Jonu spektrometri reaģē uz jebkādām augsti enerģētiskām ionizētām daļiņām, un avīzes Žečpospolita raksts apgalvoja, ka tādas atrastas uz 30 pasažieru sēdekļiem un sadragāta lidaparāta spārniem, esot atklāts augsts trotila un nitroglicerīna līmenis. Avīzē paustais pārsteidza reti, kuru Polijas iedzīvotāju. 2 gadu laikā ir izrunātas visādas versijas. Tomēr skandāls tricināja Poliju veselu nedēļu, un tāpēc grūdieni vēl šobrīd nav rimuši. Nelaiķa prezidenta dvīnis Jaroslavs Kačinskis uzsvēra, ka lidmašīnas paliekās fiksētās pazīmes atšķiras no citām līdzīgām aviokatastrofām. Avīzes ziņa spārnoja Kačinski apgalvojumam, ka vēl pirms nogāšanās gaisa kuģī bijuši 2 sprādzieni. Tātad, vai tomēr pie Smoļenskas pirms 2 gadiem notikusi tīša 96 cilvēku slepkavība? Kas attiecas uz Jaroslavu Kačinski, pazīstamā režisore Agnieszka Holanda, viņu sauc par intrigu meistaru, kurš kurinot nebijušu histēriju. Tajā Smoļenskas katastrofa kalpojot par munīciju, ar kuru Kačinskis varēšot šaudīties līdz mūža beigām. Tomēr Polijas kara prokuratūra atbildējusi, ka ķimiskās vielas no sprākstvielām līdzīgiem materiāliem atlūzās esot atrastas. To izcelsmē varot būt dažādi avoti un vēl jāgūst papildu apstiprinājumi. Kā zināms, Krievijas oficiālais slēdziens nelaimē vaino poļu pilotu, kurš izlēmis nosēdināt lidmašīnu biezā miglā. Poļu puse konstatēja, ka bez vainas nav bijuši arī Krievu lidojuma kontrolieri Smoļenskā. Tikmēr Polijas jaunās partijas līderis Janušs Palikots lielu atbildību par katastrofu uzveļ pašam nelaiķim prezidentam. Naktī viņa kompānija dzērusi, nokavējuši izlidošanu par pusstundu, izlidojot laicīgi miglas Smoļenskā vēl nebūtu. Jebkurā gadījumā traģēdija vēl pēc 2 gadiem apvīta ar noslēpumainības, pat mistikas plīvuru. Lietas prokurors janvārī sašāva sevi vaigā. Tas bijis neveiksmīgs pašnāvības mēģinājums. Pirms pāris nedēļām mājas pagrabā miris atrasts Remigijs Mušs. Viņa vadītāja Jak-40 noledās Smoļenskā īsi pirms prezidenta Tu-154 nogāšanās. Mušs bija dzirdējis prezidenta gaisa kuģa radiosarunas ar Smoļenskas dispečeru. Dežurants ļāvis Tu-154 biezajā miglā samazināt augstumu, un tūdaļ arī tās spārns aizķēris koku galotnes. Oficiāli apgalvots, ka laisties zemāk par 100 metriem dispečers nesot ļāvis. Tagad apsargā otru Jak pilotu, lai nenotiek vēl viens mistisks nāves gadījums. Kačinska partijas politiķis saka, ka daļa poļu sabiedrības neesot mentāli spējīga atzīt drūmāko hipotēzi, kuru pieļāvusi arī nesenā Polijas zinātnieku konference. Pastāv bailes no sakām, jo nav skaidrs, kā reaģēt un vai fakta atzīšana nozīmētu augsto karu ar Krieviju. 1/3 poļu pieļauj, ka prezidenta lidmašīnas nogāšanās ir slepkavība. Vēl aizvien viņa vēlas lietas starptautisku neatkarīgu izmeklēšanu. Kamēr tāda nenotiks, sazvērstības teorijas acīmredzot plauks un zaļos.